Čau! No pagājušā video man palika 2 jautājumi neatbildēti. Toreiz teicu, ka viņas atbildēšu, bet es negribēju baigi aizrauties ar video garumu. Tagad arī centīšos neatbildēt. Tas bija par menopauzi. Atrodi tepatām sarakstā to menopauzes video, bet ir 2 jautājumi. Viens par miltiem, baltajiem, un otrs par proteīnu batoniņiem. Abi ir tādi neviennozīmīgi jautājumi. Mēģināšu atkal tā koncentrēt forši izstāstīt šo te savu viedokli, savu skatījumu uz šiem te jautājumiem. Jautājumus ielikšu arī tepatām, un pirmais, par kuru es gribētu runāt, tātad, kur rakstīts, es jautāju, kāpēc izvēlās pilngraudus vai citus graudus, nevis baltos, un atbilde bija, kitīs bija jautājums, laikam man ir noteicošais faktors ir garšas dažādošanai. Tāpēc uz atlaidēm labprāt pamainu miltus, jo 70% ikdienā tāpatām baltiem priekšroka, bet es esmu uz garšām ļoti ziņkārīga, gribas noprovēt, piemēram, griķu, ķirvi, kvinojas, spelts un cits miltus garšas. Bet es labprāt dzirdētu to stāstu izpratnē, kas apakšā, kāpēc nav jēgas. Varbūt var īsi video. Jā, tad īsi video. Tad pirmais ir jau baigi ok, tāds veselīgs un ieinteresēts skatījums uz citiem miltiem, tad, kad viņus grib izmēģināt garšai. Jo tiešām katram miltam ir savu garšu, un īstenībā baltajiem miltiem ir savu garšu, tiem iespējams vismazāk izteiktākā garša. Piemēram, kokšķiekstu miltiem ir savu garšu, mandeļu miltiem, un arī tiem pašiem kvinojas un ķirbju un grīķu, un visiem miltiem ir savs garš, un interesi pēc viņus noteikti var izmēģināt. Bet arī pilngraudu miltiem īstenībā ir savu garšu, un rudzu miltiem ir savu garšu. Piemēram, man rudzu miltu biesputs, atceros bērnībā vienu no garšīgākajām biesputurām. Es labprāt atkārtot tagad, tur viņa atrod kaut kur rudzu milti, bet kur šeit slēpjās viena tāda niansīta? Niansīta slēpjās, un kā jūs sakot, aizdomīgums man uzreiz slēpjās, kā es teicu, es aizdomīgs kā aizdomīgāks par vecu KGB VDK aģentu. Aizdomīgums slēpjās tajā brīdī, kad es redzu, ka cilvēki par visām varītēm cenšas tādām klasiskām lietām, kaut kādas pankūkas taisas, kur ir baltie miltu vajadzīgots mērķis, kūkas pat, cenšas bāzt tur iekšā uz tāds tos pilngraudu miltus, var kaut kāds alternatīvos miltus un mēģina pankūkas veidot. Un es esmu pats bijis precīzi tajā pašā stāstā iekšā, tāpēc, ka es vienu brīdi, tas pat nebija brīdi, tie bija gadi, un grūti pateikt, šiem 5-6 gadi, varbūt pat visi, kaut kad 5-6 maz, es neēdu vispār baltos miltus, vispār miltus neēdu, es neēdu vispār nevienu graudaugu, kuru saturēja glutēns, un bija aizdoms, ka man glutēni nepanesmīgi. Es nezinu, vai bija, un tajā brīdī likās, ka ir. Tā jau ir vēsture. Tagad es diezgan pārliecināts, ka man nav. Es visu neko nejūtu. Un man ir tāda laime, kas reiz glutēna, tā ir, man liekas, lielākā laime pasaulē. Bet te tā nīja, un tad, protams, bija tāds, man gribējās ir pankūkas, ir visu, ir kūkas, un tad, protams, ka es meklēju tāds alternatīvas. Un es atceros, piemēram, pankūku cepšana bija vienkārši tāda, ka vējās apmet ar roku, jo tu īsti nekāda alternatīva nevar atrast. Tu var uztaisīt kaut ko līdzīgu. Tas nav vispār tas, ko tu īstenībā gribi. Un tagad stāsts, tad, kad cilvēkam nav šādas problēmas, viņš tikai glutēnu var ēst, ja nav celiakija, lielākā daļa nepanesmība gan ir izdomāta šo te glutēnu, bet celiakija gan ir reāla. Bet ja cilvēkam nav šīs lietas, un viņš tā kā balto miltu vietā sāk izvēlēties citus miltus, un mocās bieži vien, mēģina uztaisīt kaut kādu produktu, viņš pat nav tik garšīgs, un es zinu, ka ir tur kaut kādas mammas, kas šausmīgi cenšas veselīgāk dot bērniem ēst, un tas bērns neēd tos produktus, man negaršo vīrs vispār, es nestāstu ziņām tiem eksperimentiem virsū, jo negaršo. Tad te kaut kur bišķi slēpjās, pat ne bišķi slēpjās iespējams liela problēma, bet varbūt tā ir vienkārši arī nezināšana, informācijas trūkums, vai arī kaut kādu tur mītu saklausīšanās. Un tā lieta ir tāda, ka, protams, kaut kādiem, piemēram, pašiem, ja mēs salīdzinām tagad 2 miltus, vienos pašu pilngraudu pret baltiem miltiem, protams, pilngraudu miltos ir vairāk šķiedrvielu, un ja mēs ikdienā lietojam daudz šos miltu produktus, būtu forši tomēr tie būtu pilngraudu produkti, kad ka mēs uzņemam ļoti vērtīgās šķiedrvielas. Loģiski, vispār nav šaubu šajā jautājumā, Bet, ja tie ir produkti, kas nav tā kā ikdienas produkti, vai ir šķiedrvielas tiek uzņemts no pilnīgi citiem produktiem, bet, piemēram, taisa pankūkas šās svētdienās vai taisa mērķis. Mērķiem vispār tas ir perfekts piemērs. Vai kaut ko līdzīgi, tad baltos miltus izvēlēties daudz loģiskāk. Viens, tā ir garša. Garša viennozīmīgi būs labāka. Nevelti viss bulciņas pasaulē, viss krosāns, viss taisa no baltiem miltiem. Neviens tur necenšas vai ko citu darīt. Tas ir balto miltu produkts, un tāpēc mēs viņus mīlam, tāpēc viņi ir kraukšķīgi, brīnišķīgi, pufīgi un kā tikko ne.
Tikai tāpēc, ka tie ir baltie milti. Un tas ir normāli, ka mēs viņus mīlam. Mums ir jāmīl viņu un nav jābaidās no tiem. Numur 2, kas ir vēl interesantāka nianse, ka bieži vien, protams, tas ir laika patēriņš, bet bieži vien baltos miltus ir jāliek mazāk. Kalorijas miltos ir vienādas. Vienalga tāda vai tāda tie milti. Iedarbība ir vienāda. Jā, protams, ka pilngraudim ir tur vairāk kaut vitamīnas, šķiedros un tāda. Izņēmumu gadījumos, tad tas liela, teiksim tā, ja tu neēd tikai balto miltu produktus, tad tā nav tik liela starpība. Par to nevajag uztraukties. Uzturs nav tik sīkumains, ka mums katru sīkumu jāuztraucās. Respektīvi. Tad biežāk, ja tu turpinās lietot vai sāk atkal lietot baltos miltus, tu visticamāk pat ar tiem apēdīs mazāk kaloriju nekā, ja tu tur lietotu tos pilngraudu miltus. Un ar lielāku baudu, apmierinājumu. Ko nozīmē lielāku baudu un apmierinājumus? Tie, kas ir senāki jau projektā, zinās, tie, kas ir jaunāki, tie vēl nezin, bet baudu un apmierinājums, jeb garšas dabūšana, nozīmē arī vienu no tādām svarīgākajām no svētās sāta trīsvienības, vienu no svarīgākajiem pilāriem, par kuriem gandrīz nekur negrib runāt. Tā ir garša. Ja cilvēks nedabūna to garšu, baudu, kaifiņu no tā sēšanas, viņš viņu turpinās meklēt. Respektīvi, ja tu uztaisīji pankūks, izdomāji tur aizstāt to visu pasākumu ar kādiem pilngraudu miltiem, tas pankūks, tas jau zini, ka nav tik labi, kā varētu būt. Tu zini, kāds bija bērnībā pankūks, kad mamma cepa vai vecāmaņa cepa, ka pats esi cepis varbūt, pati esi cepus. Kad ir riktīgi labi ar tiem baltiem miltiem, kāda viņa garšīgāka, foršāka, patīkamāka. Un es zinu, ka daudz ir iestāstīt sev to, ka viņiem labāk garšo pilngraudu milti, bet uz iestāstīšanu mēs esam baigie čempioni, īpaši sievietēm, kas ir tajā diētu kultūrā diezgan dziļi iegājuši un daudz diētas mēģinājuši ļoti labi māk iestāstīt sev daudzas lietas. Un es visām tām lietām gandrīz nevienai neticu, tāpēc, ka es zinu, kas ir garš un kas nav garš. Un tas nekad nenozīmē, ka es saku, ka kaut kas negaršīgs vienkārši ir garšīgāks un mazāk garšīgs. To ir. Bet tad, ja nedabū to garšu no tā produkta, restīvi no tā produktu, no kādiem no šām pankūkām, tā garša tiks meklēta ne tajā dienā varbūt, bet kādā nākamajā tiks meklēta kaut kur. Un tad sākās tie visi, man tur ir emocionālā ēšana, man tur ir salduma atkarība vai kaut kas tam līdzīgs. Būtu laicīgi pielicis to pielicis, atkarībā, kurš to dara, to produktu. Tur būtu pēdus, būtu mierīgi, būtu laimīga, forši, un nebūtu jāmeklē pēc tam šie te produkti, šī te garša, šī te kaifiņš nebūtu jāmeklē kaut kur ārpusē. Tāpēc atstājam tos visus miltus, ir dažādi milti pasaulē. Atstājam pilngraudu miltus tur, kur pilngraudu milti iedarās. Maizē. Varbūt kaut kādos produktos, vēl arī kaut kādos, nezinu, jā. Baltos miltus liekam tur, kur baltie milti ir jāliek. Mums jāstāsta galvenais kopējs, protams, ja mēs ēdīsim tikai vienīgi balto miltu produktus, un īpaši viņus vēl neuztaisīsim, nepapildināsim ar citām vērtīgām lietām, nekas labs to, protams, nesanāks. Loģiski. Bet vispār šie alternatīvie milti, mēs varam viņus pamēģināt, lai dabūtu kaut kādas garšas. Es nezinu, kurš tās garšas gribētu meklēt, bet ja mums ir interesi kaut kur viņus meklējam to alternatīvo miltu garšu. Bet jāsaprot arī to, ka tie alternatīvie milti arī ir, tāds smags, liels mārketings. Ļoti smags, liels mārketings. Ir vesela veikala un veselas produktu līnijas, kas pastāv tikai uz to vienu, ka cilvēki ir iebaidīti ar to, ka baltie milti nav tik labi. Un tad tie alternatīvie visi milti. Ir produkti, kam varbūt nevajadzētu būt par miltēm. Pavisam vienkārši, Un ir lietas, kas tiešām vienkārši labāk garšo ar baltiem miltēm. Tad saku, nav tās nosodījums, dari tā vai dari tā, bet padomā bišķi par šo te niansu, jo baltie milti kā tādi nav neveselīgi, nav nekas tāds, bet viņiem ir daudz šie te bonus, ka var apēst mazāk kalorijas ar tiem pat, kad tas kaifiņš ir lielāks krietni, un ka tie var redzēt, ka tā pastāst to lielo bildi, jo baigi bieži nestāst to lielo bildi, skatās to punktu. Ja pastāst to lielo bildi, viņi, tie baltie milti, tāpat kā laicīgi apēst saldumi, neaizliegt saldumi, var iedot to sajūtu, to foršo sajūtu, lai pēc tam nebūtu jāmeklē tās garšas, lai būtu noraušanās vai kaut kas tam līdzīgs, lai tu spētu paiet uz smaržojušām būciņu veikalam garām nākamajā nedēļā pie darba vai kaut kur citur. Sanāca garāk, bet gribējās izrunāt šo tēmu. Otrs jautājums ir par proteīnu batoniņiem. Rakstīts ir, Diānas jautājums bija pērku tādus, proteīnu batoniņus. Tie pērku tādus, kuriem ir ap 200 kalorijas un 20 gramu proteīnu.
Labs našķis, forši iedod sātu. Vai šis pieder pie kaloriju kategorijas? Varbūt šo te jautājumu es tā galvā nesaprotu, jo viss pieder pie kaloriju kategorijas. Bet par proteīnu batoniņiem. Tad pirmkārt, labais ir tāds, protams, ka ja tur ir 200 kalorijas un 20 gramu proteīna, tas ir tiešām labs proteīna batoniņš, jo, kā jau mārketingam patīkās, tad tas proteīna batoniņi arī ir tādi, kuros ir 300 kalorijas un 10 gramu proteīna, kas īstenībā ir jau, principā, iebrauc sniekeru lauciņā. Tad tikai nosauks vēl proteīnu, tāpēc, ka tur ir kāds pilns proteīna. Un, ir kaut kāda Eiropas noteikuma, kuros brīžos, ka tur jābūt 20% no kalorijām proteīna, bet tad drīkst rakstīt tikai high proteīnu, bet, piemēram, daudz uzrakst satura proteīnu, vai vienkārši uzrakst kaut ko ar proteīnu saistītu, un cilvēki jau nestāstīja daudz to uzturvērtību, neizprot to uzturvērtību un vienkārši paņem tos produktus un domā, ka tie ir proteīna batoniņi. Pirmkārt, labi, protams, šis ir labs proteīna batoniņš, kā produkts, Jautājums, protams, tur garša šī brīdī paliek sekundāri, bet raksta labs našķis, forši iedod sātu. Otra lieta par tiem proteīnu batoniņiem. Tas ir našķis. Tad tas jāsaprot, tas ir našķis. Tad, kad mēs skatāmies uz tiem kā uz našķi, es teiktu tā, līdzīgi kā pa miltiem. Našķim ir jāizpilda našķu uzdevums. Našķim nav jābūt proteīna avoti. Ja tas ir našķis, našķim jāizpilda uzdevums būt garšīgam. Ja tiešām tas proteīna batoniņš ir tas pats garšīgākais, ko tajā brīdī var ēst, aiziet. Ja tajā brīdī patiesībā gribējās serenātu skonču vai vāverītu skonču vai to pašu snikeri, nebūs baigi labi šitas variants, tāpēc, ka tāpat tā gribēsies to visu, to serenātu skonču, to snikeri vai kaut ko tādu. Tāpēc šitam gan nevajadzētu baigi mānīt sevi ar šo, ka tas tā kā ir kaut kāds labāks našķis vai kaut ko no šīs sērijas. Un te par tiem našķiem ir ļoti labs jautājums. Pašam sev ko uzdot, lai notestētu, kā tad ir tam pašam attiecības ar to proteīnu batoniņu, kā tiek viņš uztverts. Ja tu sev tai brīdī atļautu arī tos citus našķus nopirkt proteīnu batoniņu vietā, tad viss ir patiesībā ok. Bet, ja vienīgais našķis, ko tu atļauj, ir sev tas proteīnu batoniņš, šis vairs nav ok. Tad sanāk, ka tu īstenībā esi kaut kādā veidā ielikusi savu galvā atļauju, ka tas ir kaut kāds atļautais, labais, nekaitīgais našķis, un īstenībā tu pērc kaut kādu atļauju. Tu vienkārši mēģini nopirkt kaut kādu atļauju sev apēst bez vainas, apziņas, šo proteīnu batoniņu, to saldumu. Ja? Šādas attiecības reāli nav labas. Tās jau ir no šīs veselīguma fitnesa industrijas sabojāts attiecības ar ēšanu. Es uzreiz to pasaku. Tāpēc no šādas lietas padomājam kārtīgi, nemelojam sev. Tajā brīdī, kad mēs stāvam pie plaukta un stāv tur proteīnu batoniņu, turpat tālāk kaut kādi citi, vai man atļauja sev ir tiešām ņemt to, gan to. Vai man ir tāda atļauja? Ja man nav, kaut kas tiek melots, šo ir jāstrādā. Šo mēs varam izrunāt arī komentāros, šo mēs varam riktīgi strādāt ar šo te visu. Tāpēc, ka tas ir kaut kas, tā ir tā lieta, kas ir jāizstrādā, šis te jāizrunā, jāizprot, jāsaprot. Ja? Un tā izpratne arī veidojās arī no tā, ka redzi, tur varbūt ir 20 gramu proteīnu uz 200 kalorijām, un protams, ka tas proteīns skaitās pie pārējā proteīna klāt, bet to proteīnu batoniņu vajadzētu uztvert tikai tā, ka tas ir olbaltumvielas, kuras vienkārši foršs bonusiņš, un viss. Ja viņš nebūtu, mans uzturplāns nesabruktu no tā. Mana ēšana nesabruktu. Es tāpat savācu pietiekami daudz olbaltumvielas. Šim te vajadzētu būt, ka savādāk angliskais nice to have. Lai ir forši, kadās vien dien ir, vien dien nav, bet es šito nerēķinu iekšā kā kaut kādā savā proteīna plānā, teiksim, kādās savāktajos proteīnos. Jo, ja es sāku rēķināt tur, tad es paņemu 2 batoniņus, es tikai 40 gramus nogriežu nost, nozīmē, ka man vesela ēdienreiz bez olbaltumvielām, vai sapēr krietni mazāk olbaltumvielas. Ja, kā bija rakstīts, kaut kādu sātu sajūtu jau dod arī tas proteīna batoniņš, bet daudz lielāku sātu sajūtu dos tas tur īstais proteīns. Turklāt, kas ir vēl viena lieta, kas nav izrunāta, ka šie proteīna batoni ir pats dārgākais proteīna veids, ko mēs varam nopirkt. 20 gramu proteīnu no jebkura cita avota, vai tā ir gaļa, vai tas ir biespiens, vai tas ir jogurts, maksās daudz
lētāk nekā šīs te proteīna batoniņš. Tur citam ir 15 grams, citam 10 grams, citam ir 20 grams. 20 grams tiešām tas jau ir labs, bet viņš noteikti nav arī baigi lētais tas proteīna batoniņš. Tāpēc tam proteīna batoniņam ir tā, neuzraujamies. Tas ir tiešām palicis baigais marketings, baigais superpopulārais produkts. Daudziem ir noslēpums, bet es pirms vispār sāku kaut kādu uzturu treniņus mācīt cilvēkiem par uzturu. Es vēl neko nezināju par to, bet mans pats pirmais bizness īstenībā bija, kad tajā veselīgajā jomā bija pārdot proteīnu batoniņus. Es Latvijā vedu iekšā, bet es toreiz neko nesapratu, man liekas, no tāda biznesa, un viņi bija pārāk dārgi, un es viņus nevarēju pārdot ar peļņu. Tas jau bija sēni, tas bija kaut 16. gads, kaut kas tāds, 17. gads, nosēdi. Bet es pats viņiem esmu vienu brīdi bijis ļoti aizrautīgs, ļoti aizrāvies, tieši dabiskajiem un tādiem, man patīk arī kādas Latvijā taistos beginnings, kādus taisa forši batoniņus, viņiem jāsaka, nav baigi labais proteīna sastāvs. Bet tad tas svarīgākais jautājums tiem proteīna batoniņiem ir kāds, protams, tas var būt normāls našs, teiksim tā, bet izsvarot tādas lietas, vai tiešām tas ir tās cenas vērts, varbūt ir vērts tam šā cenā paņemt biezpēc ieriņu. Ja man gribas kaut ko uzkostāt foršas, paņemt biezpēc ieriņu vai 2 biezpēc ieriņas. Tas ir viens. Es zinu, ka tur kalorijas vairāk, protams, bet redz, šitā brīdī nevajadzētu, ja gribas to našas, nevajadzētu domāt par kalorijām vai olbaltumvielām un tam līdzīgām lietām. Tas ir viena lieta. Otra lieta. Ja tas proteīna batoniņš ir, ja tev gribās kūku un tu nopērci, vai tev gribās snikeri, vai tev gribas, ko cik bontī, un tu nopērci proteīna batoniņu, te sākās bišķi problēma. Šeit sākās bišķi problēma. Šo te es ieteiktu, reāli padomāt, izrunāt arī mēs varam izrunāt droši grupā arī, kāpēc tā ir problēma. Bet, tā jau ir problēma, tu pēc vienkārši kaut kādu, es saku, kā es teicu, pēc atļauju, vienkārši pēc atļauju, tā kā pēc sev vainas apziņa, lai nebūtu vainas apziņa. Trešais pats svarīgākais, ne pats svarīgākais, bet arī ļoti svarīga lieta, ka viņam nevajadzētu tiem proteīna batoniņiem kalpot kā kaut kādam nozīmīgam olbaltumvielu avotam. Noteikti nevajadzētu darīt tā, ka arī tas īstenībā ir tāds sarkanais karogs ir, ja es apēdu proteīna batoniņu, bet tā vietā es tā kā neapēdu kaut kādas olbaltumvielas. Nē, viņiem jābūt kā papildinošiem. Un es pat ieteiktu, ja var vienkārši ignorēt to proteīnu daudzumu un joprojām pirkt, tad varbūt tas ir ok. Bet ja tā nav, ja tur nav tas īsti, šis te viss kaut kā nevalkās kopā, es ieteiktu nestīties uz tiem proteīnu batoniņiem, baigi daudz kaut ko baigi vērtīgo. Vienkārši nestīties, jā. Jo citreiz, piemēram, ja vajag arī to uzkodu, kas snikerī sliktāks? Tas, ka viņai cukurs, viņam kalorijas apmēram ir tikpat, viņam ir mazāk olbaltumvielas, viņam ir vairāk tauki. Viņš arī dos tādu pašu sātu īstenībā. Viņš dos sātu. Nav tā, ka viņš ir nesātīgs. Nav tā, ka pēc snikera uzreiz gribēsies ēst un pēc proteīna batona negribēsies ēst. Tas ir tas, ko mēs sev iestāstām. Tā nav. Viņiem ir ļoti līdzīgs sāta. Tas koeficients, tas nekas, ka viens ir proteīns. Jo tur tas proteīns nāk no kādiem pulveriem. Viņš tāpat nav baigi sātīgais. Tas vienkārši kaut kas, ko mēs sev iestāstam un tam līdzīgi. Jo īstenībā snikeri arī ir batoni ap 200 kalorijām. Snikerīti ir 50 gramīgā. Tikpat cik kurā proteīna batonijā. Redz, tādas tās lietas. Tās ir lietas, pa kurām ir jādomā. Tas ir tas variants, ka uzturs nav un attiecības ar ēšanu nav tik vienkārši kā labi un slikti. Tur ir ļoti daudz tādas niansītas, kas jāņem vērā. Un baigi jāstāst tiešām par tiem kaut kādiem aizliegumiem, ierobežojumiem, vainas apziņām un tam, kas mums notiek galvā. Jo no tiem ir jātiek vaļā. Te ir viens arī, tāpēc projekts ir tāds, un uzturprojekts kopā ar šo svara projektu, uzturkursus kopā ar svara kursu. Viņi ir tādi, lai tiktu vaļā no ļoti daudz šiem aizspriedumiem. Jo, ja no viņiem netiek vaļā, es zinu, ka daudziem nolēma, ja tur tā kā ok, es saprotu visas kalorijas, bet es joprojām tā kā turpināšu dzīvot, kaut ko sev tur aizliegšu un tam līdzīgi apzināti vai neapzināti. Ja? Kamēr netiks vaļā no tiem aizliegumiem, šodien man tieši ieraksts, citu ir arī Instagramā par šo te. Kamēr netiek vaļā no tiem aizliegumiem, pilnīgi visi pētījumi, tieši super pārliecinoši pētījumi saka, ka nebūs. Nebūs ilgtermiņā nekā, kamēr būs tajā galvā tie aizliegumi. Viņi var būt, bet ar viņiem ir jāstrādā. Viņi ir tāda nezāles jāravē ārā. Man pašam ir bijuši tik daudz tie aizliegumi galvā, vienkārši tik daudz.
un es viņas kā nezāles ravēju ārā. Un ik pa brīdim tāpat es atgriežos pie tā, ka man nostrādā kaut kāds triggers, tāds kaut kas tāds nostrādā. Man liekas, šis notika labs. Pagaidām, Mārtiņ, kāpēc tu tā domā? Un tu analizē, kāpēc es tā domāju. Paldies Dievam, tās domas paliek aizvien mazāk. Tas nozīmē, ka viņš ir pazuduši. Tālāk. Foršas brīvdienas. Brīvdienās dzīvojamies, atpūšamies, atceramies, ka kalorija ir kalorija. Neko mēs jau arī pat apēdot vairāk. Neko sliktu mēs jau nevaram nodarīt pāris dienās. Tagad tā. Ok. Čau.